Es, barons Ombergs, sakarā ar kāzu gadījumu dāvinu vienu arklu zemes apmērā Beļavas Piemuižas apkārtnē un sveicu ar meitas kāzām. Paldies! Lūdzu! Pie Jaungulbenes barona Paula Fontranzē un meitas Bitītes kāzās dodas Jaungulbenes dziedāšanas biedrības koris ar diriģentu un skolotāju Alfredu Vārdauni priekšgalā. Kora dalībnieku un Alfreds Vārdaunis vēlas sveikt baronu šajā skaistajā notikumā, kā arī vēlreiz pateikties baronam par palīdzību Jaungulbenes dziedāšanas biedrības ēkas celšanā. Paldies! Augsti godājamais barona Lielskungs, Jaungulbenes biedrība ir priecīga par to, kad jūs esat uzaicinājis mūsu biedrību uz jūsu meitas, mīļās meitas, Benitas kāzām. Mēs novēlam jūsu ģimenei un mīļajai Belitai vislaimīgāko spriekus turpmākajos dzīves gājumos. Un mēs kā koris veltīsim jums dziesmiņu, kuru izpildīs koris. Augstu laimi prieku no sirds vēlējām, augstu laimi prieku no sirds vēlējām. Lai zied rozes, lai zied neļķes jūsu dzīves celiņā. Lai zied rozes, lai zied neļķes jūsu dzīves celiņā. Bravo! Paldies! Mīļie draugi! Esiet sveicināti Jaungulbenes muižā! Man ir patiesas prieks, ka esat atraduši šodien šajā jaukajā laikā ierasties un atsaukties uz manu aicinājumu būt klāt manas vienīgās, vismīļākās meitas Benitas Natālijas Adas un viņas brālēna Adalberta Erharda kāzās. Šovakar iekārtojieties pilītā ērtāk, atpūtieties, lai drīz ar pilnu krūti mēs varētu nosvinēt šo priecīgo notikumu. Cienījamie kungi, mums ir uzaicinājuma vēstule no barona Lielskunga, adresēta pagasta vecākajam, vietniekam un skrīverim. Ielūdz jūs uz savas meitas Benitas Natālijas Adas Fontranzē Rozenekas un Alberta Erharda Fontranzē Rozeneka kāzām Jaungulbenes muižā. Žēlīgais Dievs! Tavu traku iedomu, mēs vienkārši zemnieki, barona meitas kāzās. Nu, die, Kārli, dies uzvesties, protu, ne man smalka ancuka, nē, es gan tur neiešu. Paga.
Kas tad nu? Vai liels? Priekšā. Man katalējas seju ar saviem degutu smērētajiem zābakiem. Ja barons mūs aicina, tad gan zina, kā mēs ģērbjamies. Iesat parastā apģērbā, deguta zābakos, priekšā, uzsiesiet kārkla lākatus. Elsiņš jums nemaz nepiestāv. Bet vēl taču vajag dāvanu. Nenesīsim taču barona meitas kāzās, kopķieža bļodiņu un baltmaizes kukuli. Jā, kādu dāvanu vajadzētu gan. Vajadzētu kaut ko tādu, varbūt kādu gleznu, kaut ko no Romas, kaut ko no Venēcijas. Mēs taču nevaram Monu Līzi vai Rafēli nopirkt. Jā. Pag, man viens funkties ienāca prātā. Mans brālis, tas, kas studēja Terbadē, teica, ka tagad modē esot goda adreses. Kas tās goda adreses tādas ir? Tā ir tāda grāmata, kurā nav rakstīts, ka nevis kaut kādi romāni vai pantiņi, bet gan godinājuma rakstīt. Tur, kur mēs cildinam baronu par lietām, ko viņš paveicis pagasta labā. Jā, tās darētu gan. Mēs varētu pateikties baronam par labu satikšanu ar Jaungulbenes pagasta ļaudīm. Pateicoties tam, Jaungulbenes pagasts ir tāļu ticis priekšā citiem maliem pagastiem. Vēl mēs varētu pateikties baronam par to, ka viņš vienmēr ir cienījis un atzinis mūsu sapņus un gribu. Pieraksti. Vēl pateikties par Kalna skolas uzcelšanu. Jo, tu uzcēla Kalna skolu. Par nespējnieku nama un aptiekas atvēršanu. Un arī par palīdzību dziedāšanas biedrības nama būvniecībā. Jā, un aizdevuma norakstīšanā. Norakstīja aizdevumu. Un dzelzceļu caur Jaungulbeni viņš arī izklapatāja. Dzelzceļš, iedeva naudu stacijas ēkas celšanai. Ja, stacija arī. Un kādu pili uzbūvēja? Gadu simtiem stāvēs. Taisnība. Un savu gleznu kolekciju Rīgas muzejam uzdāvināja. To arī taču pierakstīsim, jā. Jā, riktīgi. Pieraksti. Barons pelnīs vislabākos vārdus no mūsiem. Un ko visu šitai goda adresē arī rakstīsim. Jā, tieši tā arī darīsim. To darbu, rīt Benitas Jaunkundzes kāzas. Dod šurp, es tev palīdzēšu. Riktējam, kārtojam lielo svinību zāli un guļamistabas viesiem, rekupuiši staļļos, riktē vietas viesu zirgiem. Gribās tā, lai viss būtu kā nākas. Bitītes Jaunkundze tik jauka un mīļa un smuka arī. Tikpat smuka, kā viņas māmiņa Ada. Žēl, ka viņa nepiedzīvoja šo dienu. Iesim. Kučier! Vai zirgu ceļus ar sukām nosaucīja?
Visas 7 salēs nopucējām, pārvaldnieki. Tas labi, Voldi! Ieliec vēl dīķos 5 strūklakas. Tiks darīts, mans kungs. Pēter, vai rozes vāzēs saliki, lūdzu? Tūlīt jau valdā tik jāmes. Paldies. Jā. Aizstāt tujā uz muzikantiem cienē! It vien nemaz! Ha! Tā nu cicēšu! Kas tev jātiks, tur ir savu muti cieklabāk? Kurš, meitenes, būs mustes! Es jau ar vienu aci redzēju, kādas skaistas štātes būs dāmām! Es zinu, kā viņas izskatās! Es redzēju! Tagad, ziniet, modē ir cepures ar garnējumu un ritētas siluetes. Saprati? Man pavisam neinteresē tavas ritētās siluetes. Es, piemēram, uz tiem tērpiem nemaz neskatīšos. Es skatīšos tikai uz pēniem kungiem. Pūjā! Jā, ko tad Jēkabiņš? Kāds Jēkabiņš? Ko tad tas Jēkabiņš var teikt? Un kas tev vispār par daļu? Ej un kūl savus viestu! Ak, tu bezgode! Bezgode! Mēs ar Jākabu vēl nemaz neesam laulāti! Viņš neko nevar teikt! Tā, nu gan traka! Kas tagad notiek? Nevajag tagad viss. Pasēdēt kopā ar tevi. Mana bitīte, kā tu jūties šovakar, meitiņa? Ai, tēt, sirds cik satraukta. Tā ir. Tava māte stāstīja, kā naktī pirms mūsu laulāšanās 7 sapņus redzējusi. Vai visu dzīvi kā caur laikiem redzējusi? Tēt, es ļoti ilgojos pēc māmiņas. Es arī. Agrāk, kad staigāju pils dārzā, es priecājos par skaistajiem ziediem, skaidro gaisu, sapņodams par nākotni, ko uzbūvēt, ko izdarīt, lai viņai būtu prieks. Tagad iegriežos, kad gribu rast mieru un aizmiršanos. Ai, tēt, kāpēc dzīve tik nežēlīga? Kāpēc jāzaudē cilvēkus, kurus mīlam? Atceros šūpļu dziesmu, kur jūs man dziedājāt bērnībā. Kad ļoti selgojos pēc māmiņas, iztēlojos, ka viņa ir tur, aiz tāliem kalniem, turpat, kur saulīte. Rītos viņa mums sūta sveicienus ar pirmajiem stariem, vakaros apmīļo un novēl labu nakti. Tēt, lūdzu, nodzied man vēlreiz to dziesmu. Rīt sāksies jauna dzīve, bet šonakt gribu būt šeit, savā laimīgajā bērnības zemē. Kur bijāt jūs abi, mans mīļotais tētis un māmiņa? Labi, meitiņa. Aiz tāliem kalniem, abeļu dārzā, saulīte vakarā dodas uz dusu, vēlīni stari, debesīs rāmī, lai stāv. Ai, 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 burdanām rokām vivaļā pies, mati par pleciem kā vēdeklis raisās, abeļu ziedi, vējiņā viedi, kaisās.
saliem kalniem, abeļu dārzā, saulīte vakarā dodas uz dusu, dēlīnis starī, debesis rāmī, maistas, dēlīnis starī, debesis rāmī. Maistas, maistas. Tā, pagaidi, tagad dejos līdzinīt, tas mazāk, ja? Tā, kas man tagad bija? Kas tagad būs? Palīdzi man. Nedziedāt, meita? Boliņ, čimpi, rimpi, kāņi, vai bum. Pagaidiet mani! Neskraidi mums pakaļ, ej spēlējies ar lellēm. Tēti! Kas ir, meitiņ? Tēti, Arvets un Renē ir nejauki. Ko tu palaidi brāļi nodarīsi manai mīļajai bitītei? Viņi neņem mani spēlēties. Nu vai tad ir tik traki? Vēl šorīt es redzēju, kā jūs visi trīs ar velopēdiem vizinājāties. Tas bija no rīta. Tagad viņi aizskrēja uz slēpni spēlēt karu ar turkiem un teica, ka es nedrīkstu iet viņiem līdzi. Ak tā! Tēti, es arī gribu savu māju man un manai lellītei. Labi, meitiņ, būs tev sava leļņu māja. 3 reizes lielāka nekā, 5 reizes lielāka nekā brāļiem. Un turpmāk visi to sauks par bitītes mājiņu. Paldies, mīļo tētiņ, bet brāļus es tur iekšā nelaidīšu, lai krītas ceļos un lūdzas. Nu, bet, protams, reku lellītis. Klipu klapu plaukstiņām, manā leļu mainā,
Tēti, es gribu aiziet pie māmiņas uz vientuļnieka namiņu. Meitiņ, kad māmiņa ir vientuļnieka namiņā, viņa tur grib atpūsties un dabūt vienatnē. Bet, tēti, mana lellīte Auguste ir ļoti sailgojusies pēc viņas. Nu, ja Auguste ir ļoti sailgojusies pēc viņas, nu tad tas ir nopietni, un mums ir jāiet nekavējoties, tepat uz vietas. Mīļā, mēs ar Bitīti esam ļoti noilgojušies pēc tevis. Vai drīkst tevi uzaicināt uz kādu deju?
sacīgs. Vai jās tikai kungi vai zemnieki arī? Gan vieni, gan otri. Skrienam! Mīļā, zirgi jau sajūgti. Urā, urā, mēs braucam uz sacīkstēm. Benita, nedrīkst apļaustīties. Nāc ar mani, puiši, iet ar tēvu. Tili, skriesim mēs arī uz tām zirgu sacīkstēm. Nevaru, Emīt, man vēl jāpoš lielā saules. Skrien, skrien vien. Nu varēja jau gan nākt, es pēc tam tev palīdzētu. Skrien, Emīt, skrien, tu labi, kā iestāstīsi. Ne tikai mūsējie, ir no citiem pagastiem bija. Kungi sacentās ar kungiem, zemnieki atkal ar zemniekiem. Kungiem bija garāks gabals, 1 versts un 3 ceturdaļas. Zemniekiem atkal īsāks, tikai 1 versts. Nu, zināms, zemnieku zirgi ikdienā smagus darbus dara, vai mazrīt varēs vezumu pavilkt? Nu, nemaz ar nebūs jāvelk. Barons visiem sacensību dalībniekiem, ir viņu zemniekiem, ir zirgiem, iedevis brīvu dienu, lai atpūšas. Ko tu saki? Tas gan labi darīts. Protams, un klausies, vai tad balvas arī bija? Nu, kā tad bez balvām? Kungs tās dikti dāsni dalīja. Zemniekiem tika 2/3 godalgas. 2/3 godalgas? Vienjūga arklis un 5 rubļi. Tās Miķelsons un Pļaviņš dabūja. Tad 2/2 godalgas. Vienjūga arklis un 10 rubļi. Tās tika Markovam, nu un tam smukajam Gailīšu Pēterim. Bet pati pirmā godalga pašam pagasta večam. 2 arklis, 15 rubļi. Vari iedomāties to laimi. Šitādas dāvanas! Bet ja jau zemniekiem šitādas dāvanas, ko tad kungi dabūja? Nu, tie jau arī bešā nepalika. 3. godalga 10 rubļi, 2. godalga 25 rubļi, 1. godalga 50. Bet, zini, vēl tak tā galvenā grand prīze ar bija.
To tas Stāmerienas barons Pols dabūja. Ko tad tam jau droši vien zeltu riekšavām bēra? Nu, tur jau bija tas kumors. Tā Grand Prīze bija būsu pils bildes mukā rāmī. Volfs acis vien iepleta. Nu ja, kam tad Volfam nauda, tam tak pašam savas gana. Bet pils bilde, tā taču ir vērtīga piemiņa. Nu, kā tad? Es nu ar Jozīšu mājās. Jāizstāsta vecai mātei, kā tur gāja. Labi, Elīda, tā. Kurienes viņam nāk? Neredzu. No kurienes nāk faktiski? Cienīts barons Lielkungs, jums vēstule. Eduards. Ata bitīt, visi ļauži, nākies šurp! Rekādu vēstuli man atsūtījis barons Eduards no Kurzemes. Dārgais draugs Paul, mans arhivārs atrada senu dokumentu, ka 1235. gadā Jaungulbenes zemnieki ar Pliskavas valdnieka atļauju ierīkojuši meža dravas Pliskavas robežās. Par to Jaungulbenes bitenieki devuši Pliskavai veselas 200 mārciņas medus gadā. 200? Nore! Es vienmēr esmu teicis, ka bites ir vislielākais pasaules brīnums. Un Jaungulbenes ļauži jau izsenis ir izcēlušies ar savu funktieri un ir bijuši čakli un attapīgi ļaudis. Par godu šai ziņai es uzcelšu bišu torni. Jaungulbenes dzejnieki rakstīs odas bitēm. Tauta dziedās par bišu čaklumu un gudrību. Bites Jaungulbenē ir bijušas jau pirms 100 gadu un būs vēl 100 gadu pēc mums. Manas mīļās čaklās bitītes, kā es jūs mīlu! Pie darba! Tagad tas mūrs, ne? Nu, šitā, lai arī paliek pagaidām uz centru, ja? Tā, man ir augsti.
Nebaidies, mīļā, nebaidies. Tas ir tikai sapnis. Esmu ar tevi kopā un būšu ar tevi kopā vienmēr. Tas ir tikai sapnis. Tikai sapnis. 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 Tikai sapnis. Sapnis. Pulkstenis sit, kad 12, piepildās viss, kam tic. Kam lai es ticu? Viss ir sabrucis, pazudis. Manu māju vairs nav. Tici gaišām akmeņām, meitiņa. Viss labais, kas noticis tavā dzīvē, vienmēr būs kopā ar tevi. Tici savai nākotnei. Tici mīlestībai. Mīlot, mēs esam stiprāki par likteni. Es ticu. Es ticu. Es ticu.
bija tikai sapnis. Tēt, es tikko redzēju sapni par savu bērnību un māmiņu. Lai kur tu būtu, meitiņ, tev ir jāceļ sava māja. Tev ir jāveido stipra un laimīga ģimene. Un ja kādreiz liekas, ka viss ir zudis, kā nekas vairs nav atgriežams, ir jāceļ plecos vissmagākais akmens un jābūvē viss no jauna. Jā, tā ir. Ik sapnī es atkal no jauna ceļu māju, tāpat kā to darīja mans tēvs. Veļu akmeņu pēc akmens, ceļu tos vienu uz otru, būdama tik stipra. Cik stiprs cilvēks var būt vienīgi sapnī. Es zinu, ka mana māja nekad nebūs gatava. Tā būs jāceļ atkal un atkal no jauna, lai mana dzimta būtu stipra un nezūdoša. Es zinu, lai kas arī manā dzīvē notiktu, es staigāšu dziedādama. Bēdu manu lielu bēdu, hei, lielu bēdu, es par bēdu nebēdāju, hei, nebēdāju. Liku bēdu zem akmeņa, hei, zem akmeņa, pārikāju dziedādamā, hei, dziedādamā. Bēdu manu lielu bēdu, bet tai bēdai gribas ļaudīs, ejā, gribas ļaudīs. Akmeni kā nieka oli, ejā, nieka oli, noveļ nost un rāties laukā, ejā, rāties laukā. Saveru tak savu bēdu, ejā, savu bēdu, paslēpu to dzīvi sirdī, ejā, dzīvi sirdī. Paslēpu to dzīvi sirdī, ejā, dzīvi sirdī, kur tas akmens nenoveļams, ejā, nenoveļams. Saveru tak savu bēdu, ejā, savu bēdu, paslēpu to dzīvi sirdī, ejā, dzīvi sirdī. Paslēpu to dzīvi sirdī, ejā, dzīvi sirdī, kur tas akmens nenoveļams, ejā, nenoveļams. Lai tā bēda rūti rauda, ejā, rūti rauda, es staigāšu dziedādamā, ejā, dziedādamā. Lai tā bēda rūti rauda, ejā, rūti rauda, es staigāšu dziedādamā, ejā, dziedādamā. Es staigāšu dziedādamā, ejā, dziedādamā. Mīļie kāzu viesi! Esmu pagodināts, ka šodien varējāt ierasties pie manis šajā nozīmīgajā dienā. Erhard, uzticu tev savu visdārgāko, savu vislielāko dārgumu, savu mīļo meitu Benitu. Esmu audzinājis viņu par krietnu un labu cilvēku, cik vien to esmu spējis. Benitiņ, manu bitīt, tu šonakt redzēji 7 sapņus. Tas ir tāpat kā dzīvē. Mēs nekad nezinām, kas notiks nākotnē, bet lai kas arī nāktu, mums ir jāsaņemas, jāiztur
un jādara. Mīliet viens otru, kopiet savu ģimeni, sargājiet savu māju. Rūkts! Lai visiem prieks sirdī, uzaicinu visas delegācijas un mīļākās viesi, aicinu visus pievienoties kāzu polonēzei, lai šī diena mums paliek ilgā un laimīgā atmiņā. Thank you.
skatuves. Gaidām. Režisore! Edīte! Koreogrāfs Edīte! Kur ir? Kur ir koreogrāfs? Atrodiet Edīti tikusi tūlīt. Vai arī kāds pārvaldnieks tūlīt tiks atlaists? Kur ir Edīte? Edīte! Edīte! Edītes! 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 Mēs dejosim, kamēr Edīte neatnāks. Kapelmeistari vēlreiz valsi uz rīķi, kamēr Edīte neatnāks. Nāk. Galva danču meistars Edīte Ķikustē. Galva izpriecu organizētājs Edīte Sīķērā. Paplāties. Ejiet. Un visbeidzot, paldies visu augstākajam par šo jauko laiku. Jā, un pils svētku svinības turpināsies Pils parka estrādē.